vecāki tajā laikā, kad es piedzimu 80. gadu pirmajā pusē, darīja visu iespējamo, lai nekļūtu par sabiedrības locekļiem. Un līdz ar to saskarsme ar kultūru, ar klasisko mūziku bija tā sava veida escapisms. Jo mani vecāki bija 80. gadu otrajā pusē savukārt atmodas pirmajās rindās un dikti cīnījās pret pastāvošo realitāti. Un līdz tam viņi, sevišķi mans tēvs, kurš dzimis jau Otrā pasaules kara beigās, viņš pat tiešām vēlējās kaut kādā veidā stāvēt nost no sabiedriskās dzīves, no Padomju Savienības realitātes, no ikdienas. Un tas patvērums bija tā kultūra, mūzika, māksla, kaut kas ārpus tā rāmīša, kādā acīm redzot cilvēku tolaik pasauli skatīja. Un loģiski, ka man viņi arī vēlējās nodot šo iespēju redzēt kaut ko ārpus šī rāmīša. Un šī iespēja tad tika nodota caur mūziku, caur ne tikai mūziku. Protams, mana mamma ir literāta, un tad, protams, arī mums bija vienmēr mājās izcils grāmatas, tās tika pārrunātas, tās tika lasītas. Mēs gan literatūru, gan mūziku daudz diskutējām mājās. Es atceros jau no agras bērnības. Man ar vecākiem tiešām bija dziļas un saturīgas sarunas par šīm lietām. Un, protams, ka pati darbošanās ap klavierēm, tā vingrināšanās katru dienu, un tā bija tāda lieta, kas katru dienu piepildīja ar kaut ko patiešām saturīgu un vērtīgu. Un tas man šķiet ir bijis pats galvenais, šķiet tāds fundaments manā dzīvē vispār, kas veidojas man kā cilvēku. Es negribu nodalīt mūziku no citām mākslām. Mūzika man stāsta stāstus tāpat kā literatūra, tāpat kā vizuālā māksla, tāpat kā teātris. Tas viss ir vienots. Un lasot grāmatu vai skatoties labu teātri vai pētot gleznas brīnišķīgas, tiešām man rodas arī kaut kādas interpretāciju idejas par mūziku. Es kaut ko vairāk saprotu par mūziku. Līdz ar to tas viss ir saistīts, un ja viss pārējais ārpus mūzikas, no mākslas mani iztrūktu, tad diez vai es pašu mūziku vispār varētu uztvert kā kaut ko, kas ir ārpus tikai notīm, melnbaltām notīm uz baltas lapas. Jā, klavieris ir orķestris pats par sevi. Tur abas rokas vienlaicīgi spēlē visu, ko vien var iedomāties. Neviens orķestris nenospēlēs vairāk un krāšņākas faktūras, kā to var izdarīt uz klavierēm. Līdz ar to tas ir tāds ļoti pašpietiekams instruments. Un savā ziņā tas diezgan labi sasaucas ar manu paša personību, ka es augu tomēr viens pats un bez draugiem, un man bija tikai klavieris visu laiku. Un es izveidojos it kā tāds pašpietiekams, un līdz ar to klavieris man tā kā ļoti atbilst, jo klavieris pats par sevi ir pašpietiekams instruments, un, sadarbošanās ar citiem mūziķiem nav obligāti. Protams, klavieris piedalās kamermūzikā un spēlē ar orķestri arī, bet tas ir tikai viens no kaut kādiem tādiem daudzajiem aspektiem, kā klavieris var izmantot, bet, pianista solo koncerts, tas ir tur, kur klavieris ir centrā un ir vienīgās. Jā. Līdz ar to viss rezultāts arī, ko es pie klavierēm varu dabūt ārā no šīm klavierēm, tas viss rezultāts ir atkarīgs no manis paša, tikai un vienīgi no manis paša, visbiežāk. Un tas man patīk. Atmiņa nekur nemīt. Atmiņa mīt īstenībā tajā spējā pieslēgties pie tā, ko tu mācies tagad. Ļoti, ļoti koncentrēties un fokusēties uz to, ko tu šobrīd spēlē, ko tu mēģini iemācīties. Neko ārpus tā nedomājot. Uzmanības fokusēšana, tas ir ļoti būtiski, ka nav nekas, kas šo uzmanību novērš. Es teikšu, man ir liels talants uz šo uzmanības fokusēšanu, jo, godīgi sakot, ārpus klavierspēles es neko dzīvē neprotu. Man ārpus klavierspēles, ārpus mākslas, kultūras vispār, man ļoti kas spēj saistīt interesi. Kaut kādas ikdienišķas lietas, pragmatiskas, praktiskas lietas mani nespēja saistīt interesi. Dažkārt, kad tiešām ir jāorganizē kaut kādi, cilvēku radu kopā sanākšanas vai tam līdzīgi pasākumi, man ir tik ļoti grūti pieslēgties pie šādu pasākumu organizēšanas, pie kaut kādām tādām lietām, kas ir ārpus mākslas, ar ko es nodarbojos.
Es nezinu, tas ir droši vien ļoti grūti līdz cilvēkiem ar mani līdz ar to sadzīvot un runāt par kaut ko, kas ir ārpus mākslas, bet tam tas ir. Es visu savu enerģiju un visu savu uzmanību veltu tikai un vienīgi tajā, ko es daru. Ir populārs un pietiekoši banāls teiciens, bet kurš ir ļoti pareizs teiciens īstenībā, ka bērniem nevajadzētu mācīt, ko domāt, bet kā domāt. Un es domāju, vairuma pedagogu kļūda ir, ka viņi mēģina iemācīt, ko domāt. Tieši, precīzi, atdarināt, kā šito skaņdarbu spēlēt, un pašam nepiedomājot pie tā, vai ko tas vispār nozīmē, ko tas pianists tur spēlē pats. Tas ir diezgan skumīgi īstenībā, un es ļoti cenšos no tā stāvēt nost un kaut kādā veidā šiem jaunajiem pianistiem palīdzēt pašiem saprast, kur ir, teiksim, viņu problēmu cēloņi, kāpēc viņiem nesanāk, kāpēc viņi kaut ko nesaprot. Pastāstīt, no kā šis skaņdarbs sastāv, kā mūziku vispār klausīties, principā, kā uztvert mūziku, ka tās nav tikai abstraktas skaņas, ka kaut kādas harmonijas, kaut kādas notis, kaut kādas alterācijas un visādas faktūras izmaiņas, ka tās reāli kaut ko izsaka, ka tas nav tikai vienkārši pareizi un labi izpildāms, ja? Ka tev ir jāsaprot, ka tas kaut ko nozīmē. Un ka tādējādi tev pašam arī vieglāk būs spēlēt. Gan tīri tehniski to visu izspēlēt, gan arī vienkārši padarīt to pietiekoši saprotamu klausītājiem. Es esmu daudz domājis, protams, par to, kādus es gribētu savus bērnus un ko es viņiem varētu novēlēt no tā visa, kas ar mani paši ir noticis, ko es pats, teiksim, protu. Es, protams, labprāt nodotu savas muzikālās zināšanas tālāk saviem bērniem. Ja es redzu, ka bērnam ir talants, tāpat kā manai mazajai māsai, piemēram, es redzu, ka viņai ir talants, būtu grēks viņai šīs zināšanas nenodot tālāk. Tā ka redzēsim, ka uz ko tad talantīgi varētu būt mani bērni kādreiz. Un tā, katrā ziņā es ļoti mīlu bērnus. Es mīlu bērnus par to, ka viņi gan spēja redzēt pasauli pilnīgi savādāk. Ārpus pilnīgi jebkāda rāmīša. Ar bērniem man ir tik interesanti. Un es ļoti mīlu pavadīt laiku ar bērniem vienkārši. Jo patiesībā jau kas tad ir mākslinieks? Mākslinieks ir tas, kurš spēj saglabāt to savu bērnības kaut kādu sajūtu. To sajūtu, ka viņš ir bērns iekšēji. To sajūtu, ka viņš spēj saskatīt aiz radiatora veselu stāsta pasauli, vai ne? Aiz kaut kāda vienkārši soldieze, kas rakstīts notī, viņš spēj uzburt milzīgu stāstu, ja vien viņš ļauj vaļu savai fantāzijai. Un pieaugušajiem tas kaut kā, es nezinu, bieži vien nostopējas, kaut kur pazūd. Un es ļoti vēlētos sevī to nepazaudēt, to bērnišķīgumu, un tāpēc arī pirms kontaktā ar bērniem es vienkārši izbaudu to laiku, ko es ar viņiem pavadu. Es uzskatu noteikti, ka bērni ir brīnišķīgi klausītāji, jo viņi sajūta tādas enerģētiskās vibrācijas, ko mūziķis raida, viņi sajūta nepastarpināti. Viņi patiešām neviltot to var sajust, ja vien mūziķis viņiem kaut ko raida. Visbiežāk bērni sēž un garlaikojas koncertos, jo mūziķis pats neko viņu virzienā neraida. Mūziķis vienkārši spēlē notis, bērni to nepiedod nekad, un bērni ir visstingrākā auditorija šajā ziņā. Paši bērni, es esmu novērojis fantastisks vispār uzstāšanās reizes, kad mana māsa, piemēram, kad viņa vēl nemaz nespēlēja klavieres, negāja muzikas skolā, viņai bija, cik viņai bija 4 gadi varbūt, 4 gadi viņai bija. Un viņa varēja apsēsties pie klavierēm un vienkārši uzlikt rokas, mazliet kaut ko tā kā dungot līdzi un bezgalīgi ilgi kaut ko improvizēt. Un tas bija tik oriģināli, neko tādu nevarētu dzirdēt nekad, ne no viena. Ja? Tas bija tikai tajā brīdī kaut kas pilnīgi oriģināls. Tā ir kaut kāda tāda enerģētiska vibrācija, ka tu vibrē līdz ar to stīgu, kuru tu piesiti. Ja? Un šī vibrācija tev liek vēlēties piesist nākamo stīgu un tad kaut kur citā reģistrā kaut ko nospēlēt. Un tā ir tā vēlme kaut ko spēlēt. Tas ir tas īstenībā pats galvenais, tā ir tā esence, no kā sastāv mūzika, ka tu vēlies tūlīt kaut ko ieskandināt, vai tajā stīgā, vai klausītājos, kas tev klausās. Bērnos šī spēja ir fantastiska, un to noteikti vajag noķert, saglabāt un attīstīt pēc tam. Patiesībā es uzskatu, ka ļoti agrā bērnībā tas talants ir visiem bērniem.
Un tad tas lācis viņiem kaut kā uzkāpj daudziem uz ausīm, tā diezgan ātri, ja, un tur arī paliek. Un ja to lāci var tā veiksmīgi atvairīt nost, ja, ej prom, ej citur kaut kur, ja, tad jau es domāju, kurš bērns ir talantīgs. Un kāpēc, diemžēl, katram ir sava kaut kāda, varbūt tiešām cilvēkam tā vieta ir kaut kur pilnīgi citur, citā sfērā, un tur viņš jutīsies laimīgs un piepildīs savu dzīvi. Bet agrā bērnībā es uzskatu, ka talants, teiksim, tīri uz mākslu un uz mūziku ir jebkuram.